Par nemainīgām vērtībām šoreiz. Šīs reizes raidījums un atgādinājums par nemainīgām vērtībām. Mēs tikko bijām kopā ar kolēģiem Itāļu restorānā Alpīne. Šeit pilsētas nosaukums ir Cambridge. Tieši tāpat tās kā oriģinālais Cambridge. Bijām Cambridgeā, bet Jaunzēlandē. Un pilsētiņa nav liela. Es teiktu Latvijas mēroga, tā kā kuldīga. Un kas palika atmiņā, bija tas, kad mēs šo vietu netīšām uzgājām 23. gadā, kad mēs ar Gunitu bijām atbraukuši, un mēs bišķiņi arī centāmies apceļot Ziemeļu salu, un kaut kā netīšām trāpījām tajā Itāļu restorāniņā, un tā īstenībā saprast, vai Itāļi, tas īpašnieks ir vai Itāļu francūzis, nu kaut kas pa vidam. Bet arī mums ļoti palika atmiņā ēdienas, un pēc tam mēs aizmirsām, kas tā pa pilsētiņa ir. Mēs domājam, ka tā ir Hastings vai tā ir vēl viena kaut kāda cita. Un mēs izbraucam, un nav tā pilsētiņa. Nav tā tas restorāniņš. Mēs atcerējamies, ka galvenā iela, cita Jaunzēlandē, ja tu nezini, kur ir galvenā iela, līdzīgi kā mums Latvijā, piemēram, Lielā iela vai Brīvības iela, tās parasti centrā, tad tu ieraksti Queen Street vai Victoria vai King, un tu trāpīs. Vienmēr būs centrā. Un šī arī ir blakus Queen Street. Mēs izbraucam, un mēs pirms nedēļas, kad mēs bijām ar Guni caurbraucot, mēs kolēģi ieradušies, ir restorāns, aizējām. Un zin kā restorāniem ir, tāpatās kā daudziem citiem biznesiem. Nu, te viņi ir, te viņi nav. Nu, tīpaši sabiedriskā ēdināšanas joma, viņa ir ļoti mainīga. Kā jau minēju, man arī, piemēram, tagad braukājot arī Jaunzēlandes augšā, man ir restorāni, jeb kafejnīcas bijušas, kuras pat kopš 23. gada tagad es satiku 3. īpašnieku paudzi. Manā mīļajā kafejnīcā, kur es vienmēr gāju strādāt iepriekšējos gadus, šoreiz bija pavisam cits īpašnieks. Jā, tad arī 3 gadu laikā 2 nomaiņas. Un arī uz šito Itāļu restorānu mēs pirms nedēļas, kad mēs braucām, bija tās būs, nebūs. Būs turpinājums viņu stāstam, vai būs izbeidzies, un pa laimi nē. Viss notika. Kas ir pa iemeslu? Es varētu teikt, izskaidrojums varētu būt vairākas lietas. Pirmkārtām tirgus lielums. Šī nav galīgi maziņa pilsētiņa. Tad ir pietiekamais cilvēku skaits, lai tur regulāri rastos, pietiekam daudz cilvēku, kas tur nāk. Tas noteikti ir no svara. Protams, vispār pat par bāzi ņemot to, ka ir jābūt garšīgam ēdienam, un labai atmosfērai, tas, protams, tas ir bāzes modelī, bet arī, citreiz, ir arī foršas vietas ar foršu atmosfēru vai labiem īpašniekiem, bet, tur te apvidū ir pa maz tās vietiņas, maz to cilvēku, jo dažkārt labas biznesa idejas neaiziet tikai dēļ tā, ka viņam nav nepieciešamā kritiskā masa ar klientiem. Protams, viens risinājums ir, ka tu kļūst par magnētu. Savā laikā man tas uzrunāja, ka bija pasaules viens tāds, kas tika uzskatīts par flagu, vispār mega Michelin zvaigzņu restorāniem, bija tāds El Bulli Spānijā. Viņš arī atradās kaut kur pilnīgi nekurienē, Spānijas, un uz turien cilvēki brauc, tas pats mūsu Mārtiņš Rītiņš arī bija braucis, un tur nevarēja bija riktiņi ilgi jāgaida. Neskatoties uz to, ka tāpatās tās vakariņas tev tur maksāja vairāk, 100, 5, 6, 100 uz vienu cilvēku, joprojām bija jāpiesakās, un tā pieteikšanās tur bija, rinda bija gara, bet, tas iekšējais magnēts, kas bija tas jau būlī, tas viņu atpazīstamības, tā šefa atpazīstamības magnēts bija tik liels, kad, viņš pievilka kilometriem un simtiem un tūkstošiem kilometru tālu, un tāpēc arī tam restorānam pietika. Kaut gan atkal no otras puses El Bulli aiztaisījās pēc kaut kāda 5 gadu darbības, var paskatīties. Viņi aiztaisījās tikai tāpēc, ka pats restorāns nevarēja savilkt galvas. Šefs pelnīja naudu tikai ar savām grāmatām. Bet viņiem bija interesanti, varbūt vienkārši viņi pārspīlēja, jo viņiem, ja nemaldos, cenšos atcerēties, viņiem man liekas, ka bija tas moments, kad pusgadu viņi strādāja, pusgadu viņi eksperimentēja. Pusgadu viņi strādāja, pusgadu viņi virtuvi aiztaisīja ciet, pasūtījums nepieņem, bet visu laiku sēž un ikdienas ņem un kaut ko eksperimentē. Tā aiztur viņiem bija molekulārā gastronomija.
un tad viņi tur visu kaut ko taisīja visāds brīnums, un pēc tam pusgadu ar to pelnīja naudu. Nu, un laikam tā formula viņiem nesanāca. Bet citreiz ir tā, ka ir kaut kāds liels magnēts, un viņš pie sevis aizvelk. Neskatoties uz to, ka varbūt uz vietas tur tev tie cilvēki nav tik daudz, tev joprojām ir kaut kāds citas svirs. Sociālajā mēdī. Man personīgi ļoti pēdējā laikā patīk Māra Oltes stāsti no ērgļu stacijas. Atzīšos, nekad neesmu gribējis savā mūžā man braukt uz ērgļiem. Es dzīvoju Liepājā, ērgļi atrodas gandrīz pilnīgi pretējā galā. Bet Māra Oltes tie stāsti par to, kā viņam tur iet tajā ērgļu stacijā, tajā restorānā, un ko viņi dara, un tā tālāk, viņi tik garšīgi, viņi tik forši, un tādi, nav viņi vispār ēdienu, bet vienkārši viņš stāst par tām dažādām lietām, kas tur ir ērgļos, un ko viņi tur darījuši, un kādas stakas sataisījuši, un kas tur tā un šitā, un viņš tā viņa stāstniecība, tas viņa prasme stāstīt, arī vēl viens magnēts, kas pievelk uzmanību, un es teikšu godīgi, man ir radusies vēlme aizbraukt uz ērgļu staciju, un paskatīties, kā tur ir, un tas arī var palīdzēt, bet šoreiz šeit, tad kritiskā masa ir, es nezinu, skatījos viņam kādu viņam tie sociālai mēdī, bet vēl viena lieta, ko es pamanīju, tas pats priekšnieks, viņš tur visu laiku ir. Tas vīrs tur visu laiku bija. Un vēl viena lieta, ko mēs pa dienu kaut kādos, cik tas bija pulkstens, 12. Nē, ātrāk, 11. 11. mēs iegājām, jo nebija tā, vai pat pirms 11. mēs aizgājām, jo nebija pat atvērušies vaļā, tikai durvis vaļā, kas saka, darbiņš drīz sāksies, mēs sakam, uz vakaru var rezervācijas uz 6. Viņš saka, iekšā nebūs vietas. Tur galdiņi iekšā, kad 20. Un pie katra galdiņa pa kādiem 5-6 cilvēkiem var sasēsties plus mīnus. 4-5 noteikti. Viņš saka, tikai laukā varēs. Es saku, labi, neko darīt. Es saku, bet ja gadījumā kaut kas. Tad, mēs, protams, tagad vakarā ejam, un es skatos laukā. Viņam tur laukā arī kaut kādi 5-6 galdiņi. Es skatos, visu to plus mīnus aizņemt. Viens tur tālākais stāv brīvs. Domāju, tur mums liks. Šaka, Andris? Es saku, jā. Nē, man kolēģi teica, ka jūs gribējāt jau var iekšā. Viņi paman klientu vēlmes un vajadzības. Un tas ir vēl viena no niansēm, kas noteikti ir palīdzējis viņam turēties pie tā. Un arī šovakar. Pilnmāja. Es teiktu pat ļoti samērīgas cenas, tas arī bija no svara. Tātad mēs bijām 6, puikas paņēma pa picām, tad un kolēģi paņēma picas, tad bija mēs ar vienu kolēģi Jēru Vaigu, ar Cisku būtībā dalījām uz pusēm, ja? Tad man kundze paņēma, ko viņa ēda salāts, kas viņa tur bija. Asars viņai bija, jā, es atcerējos asars, un beigās mēs bijām tiešām pilni. Mēs paņēmām 2 tiramisu, un visiem bija ūdenītis, un 2 glāzes vīna bija uz visu kompāniju. Tad mēģinu minēt, kāds bija kopējais rēķins. Kopējais rēķins bija, es mēģināšu atcerēties, eiro, man liekas, ka 206, ar visu dzeram nav 206 eiro sanāca. Un mums šī ceļojumā bija plānots, šī bija otrā reize, ka mēs ar kolēģiem ejam uz tādu glaunīgāku višķiņu restorānu, bet arī visu to, ka tur cilvēki nebija treniņu biksēs, ja, bet arī nebija tā, kad uzvalkā sēdē. Tāds smuk, pa skaistobi, bet ne pa pārspīlēto. McDonald's tas nebija, un teātris arī nebija. Ja. Un es teiktu, ka ļoti samērīgi cipari, un mēs visi bijām, visi tiešām, mums taču pa visu tur bija kaut kāds pāris tie saucamie sides, kas ir, salātiņi bija viena, un tad bija vēl arī šitie 2 bļodas ar frī kartupeļiem, kas kaut ko tur pārkaisīt cieriņiem, un tad vēl olīvis mīklā viens un arī mozzarellas bumbiņas. Tā kā maz nebija, un pa 206 eiro uz 6 cilvēkiem, sadalam to 200 zilnītes, tas ir kaut kā 30 bišķiņ pāri uz cilvēku. Es teiktu, ka pat ļoti, ļoti sakarīgi priekš Jaunzēlandes, kur vidējās algas ir, es teiktu, gandrīz 2 reizes lielāks kā Latvijā. Tā kā bija ok. Es domāju, šis te
šī kopējā buķete ir tas, kas padara to iespējami, ka tas restorāns joprojām darbojās. Un tagad jautājums, varbūt pat jautājums vairāk tāds, tāda perspektīva, no kuras paskatīties, kas tevi veido kā paliekošu vērtību tavā biznesā, jo ja tu esi paliekošs, tu esi tur bijis un tu darbojies, tad tu esi tā paliekošā vērtība. Un tas ļoti dod to stabilitāti. Mums Cambridge asociējas šeit Jaunzēlandē tikai ar šo restorānu. Un ir ļoti forši, ka viņš ir un ka viņš nav aiztaisījies ciet, un ka tu aizēji, tur redz to pašu priekšnieku, tur viņš tur īpašnieks tur staigā, viņš tur ir un klātesošs, un tu jūties gan izvēl, ka mājās, ne? Un tas rada tādu stabilitāti. Un tie, kas jūs darbojaties arī savā nozarē ilgāku laiku, un es, stabilā vērtība. Jūs to, protams, neapzināties, bet jūs rādat cilvēkiem stabilitātes izjūtu par to, kas notiek Latvijā, vai tavā pilsētā, vai tavā ciemā, un tas ir forši. Tā kā par stabilām vērtībām ejam un daram, un tiekamies rīt.